Gribam redzēt dažādas panākumus dzīves dažādās jomās un sfērās. Jā. Mēs gribam, dabūt labu veselību. Gribam. Jā, gribam. Lai būtu mums finanses, gribam. Lai būtu naudiņa, finanses. Daciņi gribam, lai būtu finanses, lai būtu labas attiecības ģimenē. Un viss īstenībā mums ir tas pieejams. Ziniet, ka tas mums viss ir pieejams. To gan es nezinu. Kādā veidā? Kā mēs varam gūt šos panākumus? Es tā pārdomāju. Un man tā Dievs runā, un es lasu un klausos visādas arī sludinātais un lasu grāmatas. Un es tā sapratu, kā mēs varam gūt panākumus. Mums pirmkārt, ko jau es arī daudzreiz teicu, pirmkārt, mums jāsaprot, ka nepieciešams mums ir novērsties no savām negatīvām domāšanām. Grūti izdarīt. Dacīt, mums ir visiem jāiemācās novērsties no savas negatīvās domāšanas un pārvērst savu negatīvo domāšanu pozitīvā domāšanā. Pirmkārt. Un katra ideja, doma, kas mums aizkavējās mūsu galvā un atkārtojās, saprot, ar laiku neaizbēgam, ieiet mums zemapziņā, neizbēgam, ieiet mūsu zemē. Jo tu vairāk kaut ko sliktu domās, ja? Kaut ko negatīvu, kaut ko sliktu, jo tev tas ieies tevī iekšā, ieies tavā zemapziņā, un tu tāds dzīvos, tu pēc tam nevarēsi vaļā tikt, saprot? Jo tā zemapziņa, ziniet, kas ir zemapziņa? Apziņa, zemapziņa iekšā, jo arī zemapziņa ir daļa no mūsu gara. Ziniet, ka cilvēks ir trīsdaļīgs. Miesa, dvēsele un gars. Un mēs paši esam gars, kā jau es iepriekš teicu. Un tā zemapziņa ir daļa no mūsu gara. Jo mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, pareizi. Dievs ir gars, tad arī mēs esam gars. Jo mēs esam garīgas būtnes. Un tā kā tā zemapziņa ir daļa no mūsu gara. Un kad mēs domājam slikti, ja, tad tas viss ieiet mūsos. Vai arī pozitīvi domā, arī pozitīvi ieiet mūsos. Tāpēc mums ir jāizvēlas, kā domāt, pozitīvi vai negatīvi. Ja mēs gribam savā dzīvē labus rezultātus, tad mums jādomā pozitīvi. Ja gribam tādā dzīvot sakāvē, nekas mums lai neizdodas, tad turpinam domāt negatīvi. Bet, es tad pateikšu, kā tas apmēram viss ir. Kad zemapziņā nonāk tā sakāve, ja, tas viss, tas sakāves negatīvais, ja, zemapziņā, tas viss atspoguļies mūsu dzīvē. Saprot, tu paliec drūms, garlēts, neinteresants citiem, tu apkārt radi sliktu atmosfēru, auru ap sevi. Kā, neviens ar tevi negrib īsti draudzēt, kur ir tāds negatīvs, visu laiku kaut ko kungs, tur visu laiku tevi slikti. Neviens ar tevi negrib, un tavas domas atspoguļies un materializējas tas dzīvē, viss, saprot? Viss materializējas tas. Un, piemēram, tavu doma var pārvērsties arī par nabadzību, saprot? Ja tu domā nabadzīgu domāšanu, domā par nabadzību, rada tas sakāvu jebkurā dzīves jomā īstenībā. Ja mēs domājam par zaudējumu, mēs esam zaudētāji, varam kļūt jebkurā dzīves jomā, saprot? Kad tu ielaidi sevī to iekšā, tu tāds var palikt, saprot? Tu var tāds palikt. Un tā. Un tu ziniet, ka doma var materializēties arī slimībā. Un pat nelaimes gadījums var rasties no tavām domām. Tu vari piesaukt pat domās. Zini, tu nevari pat saviem pat tuviniekiem īstenībā domāt slikti. Un domāt, ka viņām var kaut kas gadīties, tur noteikti nav labi tas tā domāt. Jo bieži tās domas, ja tu viņas materializējās, saproti. Nav dzirdējuši, ka cilvēks domā, un notiek tas, kā viņš pēc viņa tām. Viņš domā, kā es jau tā viņu teicu, ka tā būs. Kamēr viņš tā nebūtu teicis, tā nebūtu bija. Es jau tā domāju, ka tā būtu. Es jau nav dzirdējuši, ka cilvēks, es jau tā teicu, ka tā. Pirms tam jau vēl tas tā nebija. Viņš to pateica, un tas materializējās. Tas ir ļoti nopietni, ko es tāds stāstu. Ziniet, ka ir tāda grāmata 4. dimensija, tur par šitām visām lietām Jonki Čo. Tā iedeva tas Igoriņš pagājuši, kā bija tā
Un tavai draudzenei te. Marikai? Jā, iedeva, viņa lasa, ka viņa izlasīs, lai viņa papras viņai. Es viņai paprasīšu, Jā. viņa man to nav teikusi. Jā, viņa neteica. Jā, viņa slēp, viņai nav laika lasīt grāmatas, tāpēc noslēp laikam. Un tā negatīvā doma materializējas, kas teica, un tas notiek tad, kad tā doma, tā negatīvā doma, tā ideja iekrīt mūsu zemapziņā. Kamēr mēs tikai tāpat padomājam, tas vēl tā uzreiz nav. Bet, kad tu viņa vīja tevī, tu var sāc ar viņu dzīvot. Nedod Dievs. Tu ziniet, ka daudz cilvēki ir pat saslimst ar visādām slimībām un ārstējumam. Viņš sāk domāt, kā tik man nebūtu tas. Viņš staigā, viņam vēl nekas nav. Viņam vēl nav vēzis, nekas. Viņš staigā un domā, kā tik man ne... Un viņš sāk taustīt, vai kaut kas viņam mazgāts bumbuli. Ja kā tik man nebūtu vēzis, kā tik... Un iet un dzīvo un beigās aiziet pie ārsta, viņam vēl nebija pārbauda, jā, vēzis. Jā, točna. Točna. Pirms tam jau nebija, kamēr viņš to nedomāja. Ko īstenībā daudz piemēri dzīvē tādi. Tu zini, ka lāsti nav tikai no iedzimti lāsti, nav lāsti tikai uzlikt lāsti, bet arī pats var uzlikt savu lāstu. Ar savām negatīvām domām, ar savām negatīvām visām. Tu arī par citiem cilvēkiem nevar domāt negatīvi slikti. Arī viss nāk, kā es teicu, nāk pat atpakaļ. Jā. Atpakaļ saņemt to, ko tu pat... Bet mēs varam izmainīt savu dzīvi. Mēs varam sākt domāt laimīgi. Mēs varam novirzīt savas domas no mūsu nelaimīgām domām, kas mums nāk. Mēs varam novirzīt mūsu dzīvi laimīgi, jebkurā domā. Kā to izdarīt? Kā to izdarīt? Negatīva doma, kā pretoties viņai sačtu man? Vot, cīnies, tāpēc ir Bībele, ka mūsu prāts ir mūsu cīņu lauks. Zini? Ja nav tā, piemēram, es daudz reizes cīnos ar savām domām. Domāju, ka man nenāk visādas domas. Man nāk visādi kārdinājumi. Es pat par sievietēm tur domāju, es cenšos, nevis domāju, bet ieskrīt galvā, tur tāds, Dievs, man taču savas sievas, es nevaru domāt par citās lietas, piedod Dievs. Es nožēloju un visu, es tik saku, krīt doma var ienākt. Un ja to turpin to domu sev attīstīt, tad doma iet tevi un beidzēs domā, kā tad es vairs savu sievu nemīlu citu. Tāpēc, ka tu jau to domu ir pielaidis sevi iekšā un sāc par to fantazēt un aizdomāt, bet tu saprati, ka tev ir sieva, ka tu esi apsolījis Dievam mūžos būt kopā līdz nāvei mūsu šķirts un nekāda iespēja cita nav cits. Un tu vienkārši cita ceļa nav. Tas ir vienīgā. Ar to tevi atdzīvo. Vai tu savu domu sāks tur fantazēt, sāks sevi ielaist. Tāpēc mums jau ir jācīnās reizēm ar savam prātu. Reizēm ir jāpacīnās. Nav jau katru dienu, protams, un visu laiku, bet reizēm ir. Tāpēc jau ir Bībelē rakstīts tas, ka mums ir ar savu prātu jāpārmainās savā prātā. Viņš jau teica, tas jau nenozīmē, ka tu pieņem Jēzu, ka tev tagad viss būs. Tev var jāmaina savu domāšanu. Tu esi jauns cilvēks, jauns radības, bet arī prātā jāatjaunojās. Nevar vecās. Tos jaunus failus jāatjaunojās. Jaunus failus vecos failus, bet ārā. Downloadi jau jāatjauno. Visu laiku nāk kompim atjaunošana. Jā, tā kā kompim apmēram. Un ja tu vecā programmā strādā daži slikti, tu jau nevar iet laikmetam. Jā, iet līdz laikmetam. Tas pats arī prātā, ja iet līdzi, visu laiku jāmaina. Tieši līdzīgi, tiešām. Tev viss jāiet laikam. Tāpēc ja tu tur nokavē, tad tu esi atpalicis. Jā, bet kā tu teici, ir tā, ka tev daudzās jomās tavā dzīvē valda sakāva, pareiz slikti kaut kas. Ir tā, nepatikšanas kaut kāds. Un grūti domāt pozitīvi. Ir grūti. Grūti domāt. Bet mums jāzina, ka mūsu rokās ir iespēja izmainīt to. Tas ir atkarīgs no mums. Neviens Dievs tev nepalīdzēs neizmainīs tavas domāšanas. Saprot? Tu vari lūgt, bet viņš jau tas ir tavās rokās. Tas ir tavās rokās. Viņš jau tāpēc dod izvēli. Tā kā viņš Ādamam un Ievai. Viņš arī deva izvēli. Vai tu kristenīs kārībās vai nekristi?
Tu ēdis no to koku, vai tu neēdis no to koku? Jā, tev tā izvēle, brīva izvēle cilvēkiem. Nav tā, ka ir brīva izvēle. Ko domāt arī? Nu jā, cīnās ir ar savu prātu. Un nav viegli. Tā es pareizi teicu. Bet par spīti visiem apstākļiem jāsāk redzēt mūsu pašiem jācenšas ieraudzīt sev laimīgi. Tad ir dzīves jomā. Mums jācenšas redzēt, domāt un ieraudzīt sev. Aiztais acis, domā. Es eju pa ielu, man viss ir labi, cik es labi izskatos. Te jau sāk fantazēt. Fantazēt var teikt. Jā, fantazēt, sapņo. Starp citu, man bija kaut kur 14-15 gadi, un mana vecā mamma bija. Tā bija fantazija. Bet tas ir labi. Mēs ar viņu tā izfantazējām, un viss tas notikās. Jā, es jau tā teicu. Viņai bija 70 gadi, man 15, un abi divi mēs fantazējām. Jā, tas jau ir baigi labi. Un viss notiek. Tikai fonda, vai labi. Jā, labi, fantazēt, laimīgi. Tā mana bija vislabākā vecā mamma. Tāpēc jau ir teicis, ka labi vajag domāt, laimīgi domāt. Fantazē, laimīgi, pareizi teici, tā ir forši. Mums jāmēģina ieraudzīt visās savās dzīves jomās mums laimīgi. Ka mums viss izdodas. Jā. Mums viss sanāk. Zini, ka cilvēkam īstenībā viss sanāk. Viņam tikai cilvēki domā, ka viņam nesanāk. Zini, cilvēks, viņš jau nav izdarījis neko, viņš saka, man jau nekas nesanāks. Viņš tas nav sācis darīt. Apskaties, kā es visu te saliku, es atdomāju, ka man nekas nesanāk. Man nebija tas Mārtiņš, kas man te palīdz šodien aizbrauc uz Skotiju. Es arī pirmā brīdī domāju, nekas nesanāks, bet kas sāk darīt, sanāktu. Padomā kaut ko, sanāk viss. Tā ir, es pat tādas lietas, ko es agrāk domāju, ka es nekad nevarēšu. Es sāku viņām ķerties klāt, sāku domāt, un man sanāk. Es pat tai kamerai, zinu, dažas lietas atklāju, ko pat Mārtiņš nezināja. Viņš man saka, viņš tur sēž, kaut kas nesanāk. Es varu domāju. Bet to var tā izdarīt, bet to izdarīt tā. Es viņam pasaku priekšaušu. Jā, kā tu tā? Viņš tas par profesors lielais par kamerām. Es jau pateicu priekšā, kas jādara. Es sāku padomāju. Tāpēc tas Dievs atklāja. Atklāja. Viņš domas dod cilvēkam. Ļoti dod. Un vajadzīgā momentā, un Dievs pat ar domām tevi brīdina. Jā. Es Aigai šodien tagad gribu, arī tiem, kam kaut kāds veselības problēmas pateikt kaut ko ļoti svarīgi. Labi. Es Aigai tagad, tā, bet tā jau ir katram. Viņai Aigai, zini, kas ir jāsāk darīt? Jā, klausamies. Viņai Aigai ir veselības problēmas, pareizi? Un viņai jāsāk redzēt un iedomāties sevi veselu. Jā. Viņai tas ir jāieliek savu galvā, samapziņā. Viņai ir jādomā, jāskatās. Jā, kā iet pa ielu, staigā jau dejo. Jā. Viņai tas viss ir jāredz, un par to jāfantazē, domāt. Tas ir fantazēt. Ieraudzīt sevi iztēlē veselu. Nu, jā. Konkrēti iedomāties, ka es esmu veselu. Tu neesi, tu domā. No šodienas sāku fantazēt. Un ziniet, ka visi tie orgāni, ziniet, tie... Viņa laimīgi paliek, viņa neslimo, ja tu fantazē. Un notiek brīnumi. Ziniet, ka tam Jongi Čotam, mācītājiem Jongi Čotam, Dienvidkorejā, viņam pat ritens nebija, viņam nekā nebija. Viņam pat draudze nebija neviens cilvēks, viņam ir lielākā draudze visā pasaulē, miljons Dienvidkoreja. Viņš viss sāk fantazēt, viņš sāk iztēloties, viņš sāk domāt, fantazēt, ieraudzīt, domāt par to. Viņš iegāja garīgajā dimensijā, iet garīgajā dimensijā un viss materializējies. Viss tas, par ko tu domā, kļūst arī fiziskā veidā atspoguļies, materiālā vērtība atspoguļies. Dievs jau tā radīja, zin kā Dievs radīja pasauli. No sākuma bija vārds, nekas jau nebija šeit. Dievs teica vārdu un tappa. Un svētais gars lidinājās un tappa. Zini, kad tu domā, svētais gars nāk tev palīgā un viņš rada. Zini, ko tā ir svētā gara valoda. Kad tu domā, fantazē, tu ieraugi un svētais gars, tu jau pats nevar radīt to. Svētais gars savu tavām pozitīvām domām nāk tev palīgā un rada. Viņš dod tev jaunus orgānus, jaunas kāmas. To svētais gars dara. Ziniet, ka kādam nav dzirdējuši, ka kādam ir vēzis, un viņš pēkšņi pazūd uz vēzi. Un viss
Un kur tad tas vējs palika tā padoma? To jau svētais gars nāca, tu par viņu lūdzi, tu par domāji, ka viņš ir vesels, sapņoji, ieraudzīji veselu, un svētais gars nāca ar tavu pozitīvu lūkšanu, domām, un viss izmainīja tur. Un radās brīnumi. Svētais Pēc gars tam nāk cilvēki liek priekšā, ka viss ir izmainīts, jā. Jo svarīgi, lai tas attēls vai tā doma nonāk tavā zemapziņā. Tas ir ļoti svarīgi. Ko tu dari? Un Gaigais teica, ja visu laiku jādomā, lai viņi būtu veseli, domāt viņam, ka viņi ir vesels cilvēks. Vajag redzēt sev veselu, domāt. Un kad tu to... Un kas notiek, kad tu to dari, ziniet? Tas viss, ka viss iet tev zemapziņā. Jā, tas iet, šī ideja, šī doma iet tev zemapziņā, un tā nonāk kontaktā ar garīgo pasauli. Tas viss. Viss tā doma, viss, ka viņi sanāk ar garīgo pasauli. Un garīgā pasaulē darbojas svētais gars, un viņš sāk mainīt, sāk darboties. Jūs neesat dzirdējuši, ka pat cilvēku lūdzu, viņš pat nav klāt, un viņš kaut kur tā attālumā tiek dziedināts, saprot? Viņš pat nav nemaz šeit, viņš pat nezina, ka tu par viņu lūdzu un garīgā pasaulē, tu domā par viņu lūdzu, tev žēl viņš. Man mamma tik tā dziedināta. Mēs šeit lūdzām, man jāiga. Man mamma baigs tās, es tādā dienā man pārstāja asiņošana. Viņa asiņoja tur sieviešu, un viņa nevarēja ārsts neko izdarīt. Viņai bija operācija jātaisa, bet viņa tik veca, ka viņa vairs nedrīkst taisīt operācijas, jo no mirt uz galda, sirds ir no vecām cilvēkiem. Un viņa ārsts pateica, ka jāsadzīvo ar to visu. Cik ilgi dzīvos, tik dzīvos. Un viņai asiņoja, tad tas sievieši tur jau apakšā, tad jau es nezinu, kas tur. Un pēkšņi mēs te lūdzām par manu mammu. Un viņi saka, mēs jau neteici, ka mēs lūdzi, baigās piezvanīt, saka, tu zini, dēls, man pārstāja asiņošanu šo svētdienu. Tikos un lūdzā, jāiegā, tieši tā bija. Es pat zvanīju pa telefonu, apstājas asiņošanu. Tie domājas, ka garīgā pasaulē tas konteksts nonāk, tas viss tas materializējās. Notiek materializācija. Visas domas, visas vēlmes, visas sapņi. Tāpēc vajag domāt, sapņot. Viss, zin kā, nenotiek reizēm visu uzreiz, ziniet kā. Cits notiek uzreiz, cits nenotiek citas lietas. Un kad nenotiek, kad viņi domā, ka tas nav lietderīgi. Jā, tā atmet ar roku, un tad... Domā, ko es tev ar muļķībām notiek? Bet vai Dievam savu laiku? Ziniet, ka Dievam ir savu laiku. Viņš var dziedināt uzreiz, man dziedināja pēc 15 gadiem. Man mamma lūdzu pamanīt, kurš to būtu paciets 15 gadus? Neviens. 15, te jau tās dienas nevar paciets nedēļu. Viena nedēļa liekas, ka vesels gads. Ar Dievam, zin kā, viņam ir viens, mums tur 100 gadi, kā mums varbūt viena diena. Mēs nezinu, Dievam jau ir šausmīgi. Viņš jau nesteidzās. Ziniet, ka Jēzus nekur nesteidzās. Atcerieties, ka Jēzus, kad par to slimo Lāceru, ka viņš jau ieturis tas, kur tas Jēzus, viņš jau nesteidzās. Tas jau nomirs, atnāk Jēzus, dziedi. Viņš nesteidzās, tie vajag visu, kur tā Jēzus nenāk, būtu atnācis ātrāk, tu būtu dziedinājis, viņa atceries, ka viņa teica, tu būtu atnācis, kur tu biji, kāpēc viņš mierīgi atnāk, viņš tur nesteidzās. Un dziedi. Dievam ir savu laiku, viņš nesteidzās nekur. Ziniet, ka Dievs nesteidzās. Mēs jau gribam uzreiz šodien. Bet viņš ir visur klātesošs. Kad stājies kontaktā ar Dievu, viņš 5 sekundžu laikā tev atbild. To es esmu atbildījis. Nezinu, kāpēc. Viņš ir vienmēr tā kā ieslēgts Skypes. Un es zinu, ko jums pateikt, visu, ko mēs iedomājamies, mēs viņu atkārtojam savā galvā. Visu laiku atkārtojam. Viss tas neizbēga materializēsies. Un tu redzēsi visu šķietam neiespējamo, ka tas viss tavā dzīvē notiks. Tā ir svētā gara valoda, saprot? Tā ir svētā gara valoda. Laiku labi, ka uzzināja svētā gara valodu šodien. Tā ir tā svētā gara valoda, caur pozitīvām domām, caur Dievu grību, caur Dievu prātu. Protams, tu nevar domāt kaut ko sliktu, tev viņš tev, protams, tev nenāks. Tad tev sātans nāks palikt. Tad jau nenāks svētais gars. Ja tu domās, piemēram, kaut viņam tur tas var. Tad tu nolādies un var uzlikt lāstu un sātans tev nāk palīgā. Bet svētā gara valoda, ka mēs domājam pozitīvas, labas domas, ka mēs
Jo Dievs īstenībā visi cilvēki ir dziedināti arī, ziniet. Ziniet, ka svētais gars var izdarīt neiedomājamākos brīnumus. Es jau zinu. Bet tas viss ir mūsu pašu rokās. Saprotiet? Tas viss ir mūsu rokās. Dievs dara brīnumus. Tu ziniet, ka šodien ir brīnišķīga diena, pareizi? Ļoti. Tā kā septembris kaut kur 20. Un mēs esam labā noskaņojumā, saproti? Tik feini. Mēs esam laimīgi cilvēki. Un visas problēmas vairs nav šķēršļi. Un visi sapņi mums ir piepildīsies. Mums jādomā, ka mums visi sapņi Un mums ir jāatcerās, ka mēs esam uzvarētāji. Vienmēr jādomā, ka mēs... Un ka mums viss izdosies ar Dievu. Ziniet, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams. Cilvēkiem tas jāapzinās, jādomā. Bet mēs esam katrs izvēles priekšā. Domāt pozitīvi vai domāt negatīvi. Domāt par sakāvi dzīvē vai domāt par uzvaru. Mēs varam būt uzvarētāji, varam būt zaudētāji. Viss ir mūsu rokās. Un mums daudz šādas domas par iznāk visādas domas galvā. Un var apmaldīties mēs savas domās. Un īstenībā ir grūti izvēlēties pareizo ceļu. Bet tās zin kā, es sapratu, tās konkrētās lietas, tās frāzes, kas nāk, konkrētās frāzes, kas nāk galvā, tādas, kas labas. Mums vajag praktizēt un domāt par tādu dzīves, ielikt tās savā dzīves jotumā, kur mums ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāizmaina. Un jādomā par tām lietām, visu laiku tās lietas jādomā sevī par sevī, tas ir zemapziņā, lai viņas dabūtu. Un ko mēs gribam redzēt savā dzīvē. Tas mums viss ir, par to mums viss jāsapņo. Kāds teica jāsapņo? Fantazē, sapņo, domā, atkārto. Mums ir jācenšas ieraudzīt sev pārtikuši. Piemēram, kam nav tāda laba ienākuma, lai domā par lieliem ienākumiem, ka viņiem būs. Tu ziniet, ka viss materializēties. Ka tu esi veiksmīgs cilvēks. Plaukstošs cilvēks. Jāsaka runāt. Jāsāk domāt, plaukstošs, veiksmīgs. Ja tu to tieši gribi, tiešām. Ja tu to gribi. Jā. Jo es zinu tādu cilvēku, kas ir bijuši galīgi trūcīgi cilvēci, kas dzīvojuši pat mājā, kur pat logu nav, zini. Kas dzīvojuši, ka viņiem bērni nav ko bijis iest, bet tagad viņi dzīvo pārtikuši, brauc ar dārgām mašīnām, bet viņi sev tāds ieraudzīs, sāk sapņot, sāk domāt, un viņi sāk dzīvot pārpilnībā. Jo ziniet, ka Jēzus jau teica, ka mums būs pārpilnība, viņš jau mums to apsilnē. Un mums jārunā tā, ka es esmu cilvēks, kam būs dzīvē viss pārpilnība. Cik pietiks viss, pret? Un mums jāmēģina izjust šī vēlme, zini? Tās domas arī bez jūtām nav nekas. Arī tām domām jābūt ir jūtas, pareizi. Kad tu domā, arī just, tu censies just. Dacīgi, kad tu domā, arī censies just, jo domas bez jūtām arī nedzīves. Tāpat kā mīlestība bez jūtām ir nedzīve. Zini, kad tu pasaki mīli, ja, tikai pasaki skaļi, es jūs mīlu, tikai tā vārda. Tu arī jūtas tā mīli, pasaki, tā tiešām mīli, viņas nedos ir. Es pasaku, es tev mīlu un tā. Es jūs visus mīlu, viņi aiziet prom, es muguris pasaku, es jau aiziet prom, mīli, tad tiešām mīlu, zini. Kaut kā ir tās jūtas. Es, piemēram, agrāk, es skatījos tās indiešu filmas, man asaniņas tecēja. Es jūtu tā līdz, nebija tās indiešu filmas kādreiz tāds, skaties, tik ļoti viņas tāda dziļi tev sirdī, pilnīgi tur sētani zālē rauda, zini, un tās jūtas, tā ir mīlestība, tā Dievs grib, lai mums būtu, zini, ka mēs slavējam Dievu, arī lai mēs slavējam ar jūtām, dzirdam tos vārdus, sakam, zini, un jūtam, Dievs, tiešām tu esi liels un varens, sakam un jūtam, Dievs, es tev mīlu, zini, tā ir, jācenšas. Ne jau vienmēr viņas ir, bet jācenšas sajust. Un mums jācenšas domāt, ka mēs esam pārtikuši cilvēki un dzīvojam pārpilnībā. Ar jūtām, mēģinam tas satvērt ar jūtām. Vajag sajust to stāvokli, kurā mēs pašlaik esam. Un visi tie neticamie mērķi var kļūt par ticamiem.
Zini, kas ir? Davai nākoši gadu nospraudīsim kaut kādus mērķus, visi nospraudīsim mērķus un domāsim, vai šitas, ko es tādu stāstu, materializēsies vai ne. Nospraužam sev mērķus. Nevajag jau uzreiz varbūt pār lielos mērķus. Nu, kaut kādā dzīves jomā, kur mēs gribam izlaušanos. Kaut kādā dzīves. Nospraužam mērķus, sākam par to domāt, redzēt to. Svētais gars nāks mums palīgā. Ziniet, svētais gars nāks palīgā. Svētais gars nāks palīgā un viss materializēsies. Mums reizēm pat nav svarīgi, kādā stāvoklī tu šobrīd esi. Saprot? Kāda apstākļa tev šodien? Tas jau tikai ir pagātnes. Tas ir viss no pagātnes. Tev jāatceras, ka tas viss, kas ir šodien, tas viss ir no mūsu pagātnes domām, no mūsu pagātnes visiem tiem redzējumiem. Tas ir mūsu sekas, viss, ko mēs jau nezinājām agrāk to visu. Es jau tagad būtu, nezinu, kāds cilvēks, es šito visu, man būtu kāds stāstīts, ka jau bija 15 vai 16 gadi. Es jau nezināju, ka šitā vajag domāt un ka vajag sapņot un ka vajag visu to. Mums tāpēc galvenais nav tāda, kādā situācijā mēs esam tagad, kādos apstākļos. Galvenais, ko tu izvēlies šodien? Ko tu izvēlies šodien? Un tāpēc es domāju, ka mums katru dienu vajadzētu apstāties, jāapstājas un jāsāk jāpārdomāt. Zini, svarīgi cilvēkam ļoti daudz pārdomāt un domāt, jāizdomājās. Jā, un tās domas cenšas praktizēt, zini. Cilvēkiem ir jādomā. Es jau arī, kad lasu Bībeli, es cenšos ļoti domāt, ko tur lasu. Es agrāk lasīju tā kā automāts. Es domāju, cik galvenais daudzāk izlasīt, zini. Tagad es labāk mazāk lasu, bet domāju, ko tur lasu, zini. Jo mums ir jāsajūt tā veiksmi, saproti. Jāpraktizē, viss tas jāpraktizē. Pozitīvas domas. Un tās visas tās domas, pozitīvās domas pārvērst konkrētā frāzē. Iztēlē un sākt atkārtot, atkal un atkal. Aiga, sākam arī atkārtot. Atkal un atkal. Tu būs vesela, man būs labi, es staiga. Visu laiku atkārtot un skaties un atkal. Un svētais gars nāks palīgā, jūs redzēsiet. Tāds ir kādā jomā tev vajag atkārtot, sāki domā un svētais gars nāks palīgā. Atkārtot to frāzi. Un lai tas attēls, tā doma iekrīt kur? Tavā garā. Tavā garā. Sirdī tas ir gars, sirds. Gars tas pats. Lai viņi iekrīt tavā sirdī. Lai viņi ieiet tevī. Tas viss. Un to ar to dzīvo, saprot? Un ziniet, ka tas kā ātoms viss sadalīsies pēc tam. Viss tas tā arī būs. Un tā, zin, kā atoms, kas sadalās, viņš rada enerģiju, zin, enerģiju. Un kā mums tas iekritīs mūsos un sadalīsies, tas arī radīs enerģiju. Tu zini, ka mums arī pašiem būs, ka mēs ar tādu pozitīvām domām dzīvosim, arī cilvēki apkārt mums būs pulcēsies. Un viņiem no mums gribēs draudzēties un gribēs ar mums būt kopā. Jums nav tā, ka jūs ieiet tiešām veikalā un kāds pozitīvs cilvēks jums parunā, jums pat projām no tā veikala negribās. Tu gribās viņu papļāpāt, varēļ, un gribās vēl nākt uz to. Viņš tev pievēl tas pozitīvi. Gribās vēl tev viņi iet uz to veikalu. Jā, pēdējā brīdī pie manis daudz grib runāt. Agrāk negribēja. Taisni brīdi. Un sadzīvo šī nevis negatīvā realitāte, bet pozitīvā. Jo viss tas negatīvais, kā es jau agrāk, tad piesaist negatīvo, pievēl, tā kā magnēts, pareizi? Un pozitīvais, kā magnēts, kā pievēl visu pozitīvo. Nav tā, pievēl pozitīvu. Ja tu esi negatīvs, tu kā apkārt ir negatīvie cilvēki. Nav vienmēr viņš pulcējās, viņiem patīk izteikt savu kritika, viņa tevi atrod. Zin kā, man bija viena sieviete, es satieku uz ceļu pie tās, kuras pasnīcas pies gāja, tā iela, surīt izvēs tādā, tas bija pie to krustbaznīca. Un nāk pretī viena sieviete, un viņa man pienāk klāt un sāka savas negācijas man stāstīt, viss negatīvu. Tur tas ir slikts, tur tā. Es gribu muknovīts. Viņa man stāv laikā, es neatbildu, es saku, es negribu klausīties, ko tu man stāst, es gribu iet projām. Viņa saka, nu parunāsim, tur tā draudzē, tas mācītājs slikti, tas saka, tur kontrolē, es saku, pagaidi, es negribu klausīt.
viņi saka, man ar tevim, kur tu tāds palicis? Man agrāk bija interesanti tevim runāt. Es vairs nepiedalos. Viņi saka, viņam nav kopā, viņam nav ko parunāt. Viņi tā dusmīgi aizgāja no mani, viņi nebija. Es neatradu, kompanjoni, kas par tām lietām parunās, par tām negatīvajām. Viņam pat meklē, tie negatīvi, viņi meklē. Nav redzējuši, ka tādi cilvēki, kas negatīvi, viņi meklē savu līdzīgos tādus. Jā, ar ko visu laiku par to aprunāt kaut ko, viņi meklē tos, un tā viņi priecīgi viņi atrod, tā viņi stundām stāv tur, ja to viņi nerunās, viņi maz negribēs ar tevi. Tad nebūs tu garlaicīgs, nebūs viņiem interesants. Ne, Aiga? Jā, es jau Aigaišu tā izstāstīju. Aigaišu tā lieta izstāstīju. Jā, jo tā kā viss tas garīgais, viss tās, ko es tā teicu, viss tās, tas arī viss fiziskajā pasaulē. Tas viss materializējās fiziskā pasaulē. Viss tās garīgās lietas, par ko es šodien runāju, viss tas rada notikums fiziskajā pasaulē. Materializējās, materiālajā pasaulē. Un tas kļūst par kā magnēts tavai svētībai, labklājībai, veselībai, veiksmē un uzvarē. Jo Bībele saka, ka gara augļus, kas ir gara augļi? Ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Mīlestība, viss tas ir tie gara augļi. Un šis sajūtas ir foršas, pareizi. Sajūtas ir, tas ir rādītais, kādai mums jābūt kādām domām. Un tās domas nes augus. Ja mēs šīs domas viss pielietojam, mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība, tad tie viss nes augus. Tas ir Galatiešiem 5:22 rakstīts. Tas ir Bībele rakstīts. Un pret šādām lietām pat nav bauslības rakstīts. Zinu, ka cilvēkiem daudz reizes kaut kas sāp grūti, ir jau grūti nedomāt par labām lietām, grūti, par veselību. Bet, ja mēs ejam šajā garīgajā sfērā un sākam visu to domāt un sākam ieraudzīt to un redzēt sev veselu, saprot, tas sāps arī pāriet. Saprot, sāk pozitīvi domāt, arī sāps pāriet. Un tur vairs neesi nelaimīgs un kļūst laimīgs. Un vairs nav sakāta dzīvē, bet tu esi kā uzvarētājs. Es, piemēram, kad man ir tāds negatīvas lietas nāk galvā, es, piemēram, lasu kaut kādas labas grāmatas vai skatos kaut kādas, kaut ko pārmaiņu savus to domāšanu, cenšos pārmainīt. Kaut kādu pozitīvu raidījumu paskatos internetā vai kaut ko tur, zini? Lai iziet tāda negatīvā domāšana aizvirzītos, kaut ko sporta paskatos tādu foršu, interesantu kaut ko, vai palasu, piemēram, grāmatu par 4. dimensiju, vai kaut ko tā. Un pēkšņi sāk saprast, ka viss ir labi, tomēr, zini? Tā ir, ka negatīvi kādreiz kaut kas slikts nāk galvā. Centies kaut ko citu aizpildīt to negatīvo. Jā, tā es arī gribēju jums pateikt, ka viss materializējas, viss. Un tas ir svarīgs aspekts, svarīgi saprast, ka visas tās emocijas, viss tas rada mums apkārt to stāvokli, kādā mēs esam. Rada apkārt visiem tiem cilvēkiem, pareizi. Arī tu pieķeršanos tev un tās emocijas tavējās pozitīvās vai negatīvās, tādi cilvēki arī tev būs apkārt. Kāds tu būs pats, tādi tev būs apkārt, pareizi. Un es domāju, ka viss tas labais mums nesīs dzīvē prieku un laimi, pareizi tikai. Prieku un laimi, ne? Dacīt, būs. Gribi būt priecīgi un laimīgi. Un es domāju, ka ar nākošo gadu, šis ir pēdējais dievkalpojums šogad, ziniet, šogad pēdējais. Ka mums ir ar nākošo gadu jāuzliek sev mērķis. Katram jāuzliek sev mērķis. Un savus sapnis. Andri, uzliekam savu mērķi, savu sapni. Un sāk lūgties, kamēr saņemsim atbildi. Vai lūdzamies par kaut kādu lieku, redzam, ticam,
lai sasniegtu savu mērķi, sākam lūgties tik ilgi, kamēr saņemsim atbildi. Nepārstāsim lūgt. Zin kā, palūksim nedēļu, pēc tam nesanāksim un pārstāsim. Nē, lūgsim, kamēr saņemsim atbildi. Un es ticu, ka mēs arī, ja kāda lieta mums nebūs tāda veiksmīga, mēs nožēlojam to arī, protams, jānožēlo. Kaut kas nav tāds labs, kas mums Dievam nav patīkams. Nožēlot Dievu priekšā. Un es ticu, ka viss mūsu sapņi piepildīsies. Mēs domāsim pozitīvi, ja mēs redzēsim sevi kā uzvarētāju, kā veselu, kā veiksmīgu cilvēku. Pareizi, piepildīsies viss tas. Svētais gars nāks palīgā un realizēs visu to. Tā kā viss mūsu mērķi, mūsu sapņi tiks piepildīti. Un mūsu atbildes būs atbildes uz mūsu lūkšanām. Un tu redzēsi. Bet mums jāstrādā pie savām domām, pie saviem sapņiem. Jāstrādā pie to. Tas arī bija viss, ko es gribēju pateikt. Bija kaut kas noderīgs. Jā. Ja?